Kas ir zelts? Sveiki, inženierijas cienītāji! Mans vārds Rigors Felipī, un šodien mēs runāsim par metālu, kas jau ilgu laiku piesaista mūsu sabiedrības uzmanību – zeltu. Zelts ir dzeltens, blīvs un mīksts elements ar simbolu AU un atomskaitli 79 mūsu periodiskajā tabulā. Un tas jau tūkstošiem gadu tiek izmantots kā valūta, rotas lietas un vērtības uzkrāšanas līdzeklis. Tas ir ļoti augsti vērtēts metāls, pateicoties savām unikālajām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, tostarp kaļamībai, velkamībai un izturībai pret koroziju un traipiem. Zelts galvenokārt tiek iegūts veicot ieguvi un zelta iegūšana no rūdas atradnēm, un tā ieguva un apstrāde var būt gan vidēji, gan ekonomiski izaicinoša. Savas retuma dēļ zelts ir spēlējis nozīmīgu lomu cilvēces vēsturē, tūkstošiem gadu kalpojot kā maiņas līdzeklis un vērtības uzkrājējs. Papildus izmantošanai rotaslietās un kā standarts, zeltam ir plašs rūpniecisko pielietojumu klāsts, tostarp elektronikā, zobārstniecībā un medicīnā. Pateicoties tā izcilajai elektriskajai vadītspējai, nereaģētspējai un bioloģiskai sadarībai, zelta tirgus ir ļoti dinamisks. Uz to ietekmē dažādi ekonomiski, politiski un ģeoloģiski faktori, un tas ir pastāvīga pētījuma objekts tādās jomās kā ģeoloģija, ekonomika un finanses. Tagad padomājiet par zeltu kā par īpašu metālu, kas ir rets mūsu planētā. Un tieši šīs retuma dēļ tas kļūst ārkārtīgi vērtīgs. Tas jau gadsimtiem ilgi ir ticis izmantots dažādās kultūrās. Cilvēkus piesaista zelts, jo tas neapsūb un nekorodē, kas nozīmē, ka tas var kalpot ļoti ilgi. Tas arī ir labs elektrības vadītājs un nereaģē ar daudziem citiem elementiem, tāpēc to izmanto elektroniskajās ierīcēs. Un tā kā zeltu ir grūti atrast un iegūt, to var iegūt tikai dažās vietās pasaulē. Tāpēc tas ir tik vērtīgs un dažādās kultūrās ticis izmantots kā bagātības un varas simbols. Bet kur mēs varam atrast zeltu? Galvenais avots ir rūdas, kur zelts bieži tiek iegūts no zelta rūdas, kas ir minerālu maisījums, kas satur vērtīgu metālu. Daži no visbiežāk sastopamajiem minerāliem, kas atrodami zelta rūdas atradnēs, ir kvarts, pirīts un halkopirīts. Šie minerāli lielākoties tiek iegūti galvenokārt no pazemes raktuvēm, kur tiek izrakti un apstrādāti zelta dzīslas un rūdas atradnes. Zeltu nelielos daudzumos var atrast arī upēs un strautos, kur tas sastopams aluvionālajos nogulumos, kas radušies erozijas uz elpu saturošu iežu dēdēšanas rezultātā. Tie, kas kādreiz ir darbojušies ar elektroniskām ierīcēm un nedaudz skābis tāpat kā es, zina, ka ir iespējams atbūt zeltu. Tāpat arī no elektroniskiem atkritumiem, piemēram, izmestām datoru, mobilo tālruņa un citu elektronisko ierīču detaļām. Bet ticiet man, tas prasa milzīgu darbu. Zelta atradnes var atrast todos os continentes. Lielākās zelta ražotāju valstis ir Ķīna, Austrālija, Krievija, Amerikas Savienotās valstis un Kanāda. Un, lai iegūtu zeltu kopumā, process sastāv no vairākiem soļiem. Pirmais ir atrast, kur ir zelts, un šo soli sauc par izpēti. Tas tiek veikts izmantojot ģeoloģiskos pētījumus un urpšanas programmas. Kad zelts ir atrasts, mums jāattīsta raktuve tā ieguvēja. Tas var ietvert izrakumus, tuneļu izveidi un iekārtu būvniecību rūdas apstrādei un attīrīšanai. Kad raktuve ir izveidota, sākas pati rūdas ieguve. Zelta rūda pēc tam tiek iegūta no raktuves, izmantojot tādas metodas kā pazemes vai atklātā tipa ieguve. Un šī rūda tiek transportēta uz nākamo posmu, kas ir tās apstrāde. Iegūtā rūda tiek apstrādāta, lai atdalītu zeltu no citiem rūdas minerāliem. Tas parasti tiek veikts izmantojot vairākus posmus, tostarp drupināšana, malšana un pat ķīmisko ekstrakciju. Viena no pēdējām stadijām ir zelta rafinēšana, kur tas tiek attīrīts un rafinēts, lai noņemtu jebkādas piemaisījumus. Tas parasti tiek veikts ar procesu, ko sauc par kausēšanu, kur zelts tiek izkausēts un piemaisījumi tiek atdalīti un izņemti. Visbeidzot, zelts tiek lietas lietņos, velmēts stieplēs un pat zelta lapiņās. Šis zelts pēc tam tiek izmantots juvelieru izstrādājumu ražošanai, kalpo kā vērtības uzkrājums valstīs vai arī tiek izmantots rūpnieciskos pielietojumos. Protams, konkrētās metodas, kas tiek izmantotas zelta ieguvē, var atšķirties atkarībā no atradnes veida, atrašanās vietas un iegūs ekonomiskajiem apsvērumiem.
Un procesā var tikt izmantotas arī dažādas ķīmiskas vielas, piemēram, cianīds un pat dzīvessudrabs. Šīs ķīmiskās vielas var radīt vides riskus. Un uzņēmumiem, kas izmanto šīs vielas savā ražošanas procesā, ir nepieciešama rūpīga pārvaldība, lai samazinātu ietekmi gan uz darbiniekiem, gan vietējām kopienām. Vēl viena liela zelta priekšrocība ir tā, ka to var izmantot tīrā veidā vai arī apvienot ar citiem materiāliem, lai izveidotu sakausējumus. Ja jūs nezināt, sakausējums ir 2 vai vairāku elementu maisījums, kur vismaz vienam no šiem elementiem jābūt metālam. Apvienojot zeltu ar citiem metāliem, tā īpašības var mainīt, lai padarītu to piemērotāku konkrētiem pielietojumiem. Viena no visbiežāk sastopamajām zelta sakausējumiem ir dzeltenais zelts, kas ir zelta vara un sudraba sakausējums. Un tas ir tradicionālais zelts, ko izmanto rotas lietās un kam ir silta dzeltena nokrāsa. Mums ir arī baltais zelts, kas ir zelta, nikeļa un cinka vai paulādija sakausējums, un tam ir balti sudrabaina krāsa. Tas arī bieži tiek izmantots rotaslietu izgatavošanā. Savukārt rozā zelts ir zelta un varas sakausējums. Tam ir sarkanīga rozā krāsa, un tas arī bieži tiek izmantots rotaslietu izgatavošanā. Zaļais zelts, jeb elektrons, ir zelta un sudraba sakausējums, un tas tūkstošiem gadu ir ticis izmantots kā maiņas līdzeklis un monētu izgatavošanā. Šos sakausējumus var pielāgot, lai tie atbilstu specifiskām prasībām, un tos var apvienot ar citiem materiāliem, lai izveidotu sarežģītākus sakausējumus ar īpašām. Bet kur tad zelts tiek izmantots? Papildus rotaslietām zelts var kalpot kā vērtības uzkrāšanas līdzeklis un aizsardzība pret ekonomiskām un politiskām nenoteiktībām. Dažās vietās, piemēram, Dubajā, ir bankomāti, kuros cilvēki var izņemt zelta stieņus. Tas ir tāpēc, ka šis elements ir ļoti izplatīts sabiedrībā, un tā cena laika gaitā maz mainās. Jūs varat tirgot zeltu pat fondos caur biržu, bet tas nav tikai ekonomiskajā jomā. Kā jau teicu, zelts ir lielisks elektrības vadītājs un tiek izmantots elektroniskajās ierīcēs, piemēram, viedtālruņos, klēpdatoros un televizoros. Tas tiek izmantots arī zobārstniecībā, plombām, kroņiem un tiltiem, pateicoties tā bioloģiskajai sadarībai un izturībai. Tas nozīmē, ka zelts nereaģē ar mūsu organismu kā citi metāli, un tāpēc tas kļūst ideāli piemērots šāda veida izmantošanai. Kurš gan nav redzējis kādu ar zelta zobu? Tas tika izmantots ne tikai estētikas dēļ, bet arī pateicoties tā bioloģiskajai sadarībai. Zelta savienojumi tiek izmantoti arī dažās ārstēšanas metodēs, piemēram, reumatoīda artrīta un pat dažu vēža veidu ārstēšanā. Un kur mēs varam izmantot zeltu inženierijā? Elektronikas nozarēm tas tiek plaši izmantots elektronisko ierīču ražošanā, pateicoties tā augstajai vadītspējai, izturībai pret koroziju un spējai veidot stabilus un ļoti vadītspējīgus kontaktus. Tas tiek izmantots arī aviācijas un kosmosa nozarē, pateicoties tā augstajai izturībai pret koroziju un spējai atstarot infrasarkano starojumu. Mūsu satelīti izmanto zeltu gan aizsardzībai pret starojumu, gan jutīgos elektronikas komponentos. Interesants pielietojums ir kā katalizators. Dažādās ķīmiskās reakcijās, pateicoties tās spējai veicināt reakcijas pašam nemainoties. Procesa laikā netiek patērēts. Tas padara to par svarīgu materiālu izmantošanai dažādos rūpnieciskos procesos, tostarp mēslošanas līdzekļu, plastmasas un degvielas ražošanā. To var izmantot pat stikla ražošanā, kur to izmanto, lai mainītu stikla tonējumu, piemēram, uz sarkanu, dzeltenu vai pat zaļu. Bet tad rodas jautājums, kāpēc tas ir tik dārgs? Pirmkārt, tas noteikti ir retuma dēļ. Zelts ir salīdzinoši rets elements, un tā ieguvēja no zemes garozes ir nepieciešama liela mēroga zelta ieguve. Ierobežotais zelta piedāvājums apvienojumā ar pieaugošo pieprasījumu veicina tā augsto cenu. Tā ieguves izmaksas arī ir diezgan augstas. Zelta iegūšana no zemes prasa dārgas iekārtas, darbības un ieguves procesus. Un, protams, šīs izmaksas tiek pārliktas uz patērētājiem zelta augstāku cenu veidā. Arī zelta rafinēšana prasa specializētas iekārtas un ķīmiskās vielas, kā jau minēju par dzīvessudrabu, un šīs izmaksas arī veicina zelta kopējās izmaksas. Un tā kā tas ir rets, dārgs materiāls, kur ieguvē nepieciešami lieli resursi, nevar neņemt vērā arī transportēšanas un drošības izmaksas. Zelta transportēšana un uzglabāšana prasa aizsardzības sistēmas un specializētas komandas, lai novērstu zādzību vai zudumu. Un, protams, šīs izmaksas atspoguļojas zelta cenā. Pašām iegūs uzņēmumiem ir ārkārtīgi pastiprināta drošība.
Un, protams, slavenais piedāvājuma un pieprasījuma likums. Kad ir liels pieprasījums pēc zelta un piedāvājums ir ierobežots, tas galu galā paaugstina cenas. Tas ir fascinējošs elements, kas izraisa vēlmi un statusa sajūtu daudziem cilvēkiem, un bez šaubām tas turpinās izraisīt šo vēlmi vēl vairākus tūkstošus gadu. Vai jau to visu zināji par zeltu? Vai vēlies ziedot zeltu šim kanālam? Vai varbūt tu jau zini par milzīgo asteroīdu, kas sastāv no zelta, kas riņķo mūsu galaktikā, un uz kuru kosmosa aģentūras ir kā trakas, lai tikai tiktu pie tā? Atstāj komentāros, jo es gribu zināt. Es atstāšu 2 video šeit blakus, kas jums arī varētu patikt, tāpēc noteikti uzklikšķiniet uz kādu no tiem un apskatiet. Šis ir brīdis, kad tev jānospiež patīk šim video, jāabonē kanāls un jādalās ar video savos sociālajos tīklos. Tas arī viss, man draugi. Liels apskāviens un tiekamies nākamajā video.